Nu, Rojas savā laikā teica, nekad viņš nebraukšot ne ar motociklu, ne ar ko motorizēt uz 2 riteņiem. Es tev apsveicu. Tu savu solījumu esi turējis, ne? Nu, redz, īsti neiznāca, bet cilvēki tāpat bērnībā kaut ko domā vienu, pēc tam viņi kaut kā piedzimst jaunām atklāsmēm, un tā es arī pirms 3 gadiem. Vienu dienu pamodos un saprotu vājprāts, kāpēc es dzīvoju bez vespas. Kāpēc tieši Vespa? Ir taču tur ir Yamaha, ja? Ir Honda, ir Vespa. Nu, ar Vespām ir tā, ka man liekas, ka ja viņi nebūtu braucami, es pat tad viņi būtu nopircis. Es nenaudu kā mēbeli pagalmam vai varbūt kaut kādu dīvānu vai lampas statīvu. Man liekas, tas dizains ir vienkārši ārkārtēji skaists. Es nezinu, es laikam biju akls, kāpēc es to neredzēju. Es nezinu, kopš 90. gada. Nu, pirms tam nevarēju nopirkt. Faktiski jāsāk ar to mazāko, jo lieta ir tāda, ka šajā vietā zem sēdekļa motorolleriem, kā pieņemts, ir bagāžas nodalījums. Mēs viņu paveram vaļā, un šeit, kā redzam, var ielikt diezgan prāvu ķiveri, viņai tur pietiek vietas. Un pat nesalauž to ķiveri. Un pat nesalauž, un šis skaitās mazais small frame Vespa. Jā, un tagad ir big frame. Un tad ir tas large frame. Mēs atveram viņu vaļā. Šī pati ķiveri. Nu, nekādā veidā tur iekšā nelien nevienā galā, ne otrā galā. Tas ir slikti. Tāpēc, pērkot šo te large frame vai lielāko Vespu, ir ieteicams aizmugurs bagažnieks, jo tajā var ielikt. Zini, man liekas, ka tas ir atkal tas tirgzinību triks, ko māca augstskolās. Cilvēki beidz tur 3-4 kursus, ka, lai varētu pārdot šo te kasti, ir uztaisīta tā mazā, vai tu nevari to ķiveri ielikt. Un tad tev ir iemesls nopirkt šo kastīti. Lūk, manā gadījumā viņi vairāk noderēs varbūt fotosomai, kas nav mazsvarīgi, bet arī ķiverei. Eksperti tie, kas kaut ko var pateikt šajā jomā, jau vismaz ir, tu vismaz esi lietojis, tu būsi eksperts. 50 kubikcentimetri, 125 kubikcentimetri. Tas būtiskākais. Cilvēki arī skatās uz rolleri. Šitādu vai tādu? Atšķirības un ko tu pats par to visu? Manuprāt, viņi atšķirās gan tehniski, gan pēc sajūtas, gan juridiski. Jo 50 kubikcentimetru motorollerim nav jāiet ikgadējā tehniskā apskata, laikam tagad 2-gadējā, ja? Un nav jāmaksā gada nodoklis, kas dažiem var būt spēcīgs arguments. Tāpat arī atbildība par dažādiem pārkāpumiem viņiem ir faktiski pielīdzināta kā riteņbraucējiem, un savukārt 125-niekam jau ir tāda kā motobraucējiem. Rojas mums ir tāds eksperts, jo, kā jūs sapratāt no sižeta, viņš brauc ar 2 Vespām, vienlaicīgi 2. Tagad viņš ir uzkāps uz 3. uz jaunās Vespas. Tā, pa lielām. Ir kaut kādas atšķirības. Atrod 5 atšķirības. Jauna manta ir jauna manta. Skaidrs, ka rokai ir patīkamāk. Īstenībā arī degunam jauna smarža. Ja televizors būtu ar smaržām, es tagad justu pēc tādā, tā kā bremžu uzliks, kad nosvilst. Taču citādi, ja pilnīgi objektīvi, lielas atšķirības nav. Mēs redzam nelielas atšķirības šeit priekšējā redelē, kas varbūt atšķirās. Speedometra skala ir citā pamattonī, varbūt cits šuvums ir sēdeklim. Taču citādi nekāda atšķirība es neredzu. Ja nevienīgi jāpiemina, ka katru gadu nāk nedaudz atšķirīgi virsbūves toņi, kas vienu sezonu būs pieejami šādā matētā tonī, nākamā atkal vairs ne. Taču to, protams, var pie lielas gribēšanas darīt ar pārkrāsošanu. Tā kā katrā ziņā es teiktu, ka labi, ka nekas būtiski nemainās, jo varētu sanākt arī vilšanās. Ir daļa cilvēki, kur, protams, sajūsminās par jauno 946. Vespu, kas iznāca tikai šajā gadā, kuras dizains kapitāli atšķirās no līdzinējiem. Daļai, protams, viņš šķiet aizraujošs, daļai jau šaubās, vai tā vairs ir Vespa. Tāpēc man ir prieks, ka joprojām vēl šajā gadā Vespas ir tādas pašas, kādas tās bija senāk. Un tad es gribu piebilst īsi vienu lietu, kad ja jūs gadījumā neesat pārliecināti, vai jūsu Vespa ir ražota Itālijā, tad tehniskajā pasē vajag paskatīties šo te virsbūves numuru. Ja tas sākas ar burtiem ZA, tad tā ir no Itālijas. Ja tur ir kādi citi burti, tad meklējiet no kurienes.